Dodoties pāri Gaujas tiltam stacijas virzienā, valmierieši noteikti ir pamanījuši, ka vecā autoostas ēka jau kādu laiku ir pazudusi un šajā teritorijā strādā celtnieki. Valmieras autoostas rekonstrukcijas darbi aizsākās pirms mēneša, un šobrīd būvnieki pilnībā ir veikuši vecās ēkas demontāžu, iekārtojuši būvlaukumu un sākuši jaunās ēkas celtniecības darbus. Ir izveidota būvbedre un uzsākt pamatbetonēšanas darbi, kuri arī turpinās saskaņā ar noteikto laika grafiku, un šobrīd ir sācies trešais posms pamatu izveidē. Lai gan teritorija, kas atvēlēta būvniekiem, šajā vietā ir krietni šaura, līdz šim īpašas neērtības tas nav radījis. Demontāžas darbi noritējuši veiksmīgi, un arī būvmateriāla piegāde pagaidām noris bez sarežģījumiem. Tiklīdz būs pabeigta ēkas pamatu betonēšana, sāksies sienu konstrukciju izveide. Paralēli šiem pamatu betonēšanas darbiem norit arī citi sagatavošanās darbi, teiksim, tiek komplektēts siltummezgls, komplektēts citas būvkonstrukcijas, ir pasūtīti arī citu materiālu, tā ka šis darbs virzās uz priekšu. Lai gan rekonstrukcijas darbu laikā ar zināmām neērtībām nākas saskarties gan autobusu vadītājiem, gan arī pasažieriem, autoostas klienti par situāciju nesūdzas un ar nepacietību gaida, kad durvis vērs jaunā autoostas ēka. Es domāju, skaistāk un plašāk, un cilvēkiem apsēsties, labi atpūsties un plašāk, skaistāk. Tad gaidat, kad šie darbi noteikti noslēgsies? Jā, ļoti gaidu. Izskatījās pārāk neskaista un pārāk augsti iekšā, kad ziema bija. Bet ko tur tieši vajadzētu tajā autoostā iekšā? Lai vairāku vietas būtu iekšā, jo pārāk maz vietas un jo daudz cilvēku sabrauc un nav kur apgrozīties iekšpus. Arī gaidat, jā, kad šie darbi notiek? Jā, ļoti gaidu. Droši vien bērniem kādu tur dzīvojamo telpiņu, atpūtas telpu, uzgaidāmo telpu, noteikti toaletes. Jā. Bet tad būs labāk, jā, tagad? Es domāju, ka būs labāk, jā. Jāpiemina, ka jaunā autoostas ēka vizuāli krasi neatšķirsies no iepriekšējās. Tai gan būs 2 stāvi un arī plašāka uzgaidāmā telpa, labierīcības atpūtas telpas autobusu vadītājiem, kā arī vieta komercplatībām. Pašlaik tiek plānots, ka ēkas rekonstrukcijas darbi noslēgsies 27. septembrī.